Stāsti Latvijai! Esiet sveicināti Izstāsti Latvijai skatītāji! Prieks jūs redzēt! Mēs runāsim par aktuālām tēmām, par interesantiem jautājumiem, un katrs no jums uzzinās kaut ko jaunu un noderīgu. Izstāsti Latvijai! Veselība ir dārgākais, kas mums pieder. Tāpēc rūpēsimies par sevi un saviem tuvākajiem. Izstāsti Latvijai! Kā veicināt kolagēna izstrādi organismā? Uzklausīsim farmaceita viedokli. Labdien! Mans vārds ir Vladimirs Keidans, esmu klīniskais farmaceits, un šodien mēs pievērsimies kolagēnam. Kas vispār tāds ir kolagēns? Kolagēns ir, kā no grieķu valodas, kola ir līme, līdz ar to tā ir viela, kas saista mūsu organismu. Kolagēns ir sastopams locītavās, cīpslās, ādā, kaulos, nagos, matos. Attiecīgi, kolagēns mūsu organisms izstrādā pats, bet sākot ar 30 gadu vecumu, tas daudzums, ko organisms izstrādā, tiek samazināts, un tuvojoties jau seniora vecumam vai pat ātrāk, organisms pats kolagēnu vispār neizstrādā. Un vissvarīgākie kolagēna tipi, kas ir sastopami mūsu organismā, tie ir 1., 2., 3. un natīvais jeb denaturētais kolagēns. Izvēloties kolagēnu, ir jāskatās ne tikai, cik daudz kolagēna ir iepakojumi, bet arī, kas ir pievienots klāt. Svarīgi, lai kolagēnam būtu klāt C vitamīns, jo C vitamīns palīdz uzsūkties kolagēnam. Hialuronskābe ne tikai, kā mēs zinām, uztur mitrumu, ādā padara to tvirtāku, bet arī viņš palīdz veidot kolagēnu. Arī svarīgi ir, lai būtu klāt bromelaīns, jo tas ir ferments, kas palīdz sašķaidīt un uzsūkt to kolagēnu. Kam ir jālieta kolagēnu? Kolagēnu ir jālieta sportistiem. Jā, mēs runājam par to, ka kolagēns līdz 25-30 gadam pietiekoši izstrādā pats par sevi, bet sportistiem ir lielāka kolagēna patēriņš. Līdz ar to, lai tomēr tas locītavs un muskuļaudi atjaunotos pēc slodzēm, tad sportisti ir tie, kam kolagēns ir īpaši piemērots. Arī, protams, senioriem ar visādu locītavu problēmām, ar visiem kustību ierobežojumiem, arī pēcoperācijas periodā pie apdegumiem un vispār citām ādas problēmām, arī brūcēm. Lietot kolagēnu, tas atzīšanas process ir daudz ātrāks. Un, protams, sievietes, lai būtu vēl skaistākas, lai āda, mati, nagi būtu vienmēr perfekti stāvoklī, jebkurā brīdī, jebkurā vecumā. Kādu kolagēnu ir jāizvēlas aptieku plauktos, interneta aptiekās, interneta veikalos? Galvenie principi ir tā, lai kolagēns būtu hidrolizēts. Tas nozīmē, ka viņš daudz labāk uzsūksies un nokļūs līdz tai vietai, kur viņam ir jāiedarbojās. Vislabāk uzsūcās lielopu kolagēns, jo tas kolagēns ir vistuvāk tam kolagēnam, kas ir mūsu organismā. Arī labāk lietot pulverveida kolagēnu, jo tad viņš ir, pulverveida kolagēns ir peptīdu formā, un viņš ir biopieejamāks mūsu organismam. Labāk, lai tas kolagēns būtu jau atsevišķi safasēts, sašetīties vai tāds paceņās, tā, lai atverot to burku, nesabojoties tas pārējais, jūs atverat savu vienu devu, šodien izdarat, un attiecīgi nākamajā dienā jūs atverat jaunu iepakojumu, nevis tur krājās skābeklis, tas oksidējās un iet bojā. Un es pētīju daudz kolagēnus, kas ir Latvijā pieejams aptiekās. Pēc šīm visam īpašībām, manuprāt, labākais būs tas kolagēns Dias Forte, jo tur 10 grami kolagēna,
visu to, ko es nosaucu, gan bromelaīns, 1., 2., 3. tipa kolagēns, denaturētais un vēl daži vitamīni, un lietot viņu vajag labāk vakarā, pēc ēšanas jau paietu 2, 3, 4 stundas, atšķēdīt istabas temperatūru ūdenī, uzdzert un mierīgi iet gulēt. Izstāsti Latvijai! Agetis suplements augstākās kvalitātes uzturi bagātinātāji veselīgam dzīvesveidam. Dias Forte kolagēna pulveris ir ūdenī šķīstošs dzēriens ar granātābolu garšu, kas vienā devā satur 10 gramus kolagēnu. Tas ir piemērots cilvēkiem ar locītavu problēmām, sportistiem un cilvēkiem ar paaugstinātu locītavu slodzi, vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī pacientiem ar osteoartrītu, kā arī, lai uzlabotu ādas, matu un nagu stāvokli. Dias Beauty kolagēna ir inovatīvs komplekss ādas, matu un nagu aprūpei. Tā sastāvā ir daudz un dažādas vērtīgas vielas jūsu skaistumam. Emelin FF Liquid ir jaunākās paaudzes dzelzs ar maksimālu uzsūkšanās spēju un ar maigu ietekmi uz kuņģi. Tā ir ērti lietojama, inovatīva dzelzs forma, Agetis suplements šķidrais vitamīns C, 20 paciņas ar dzeršanai gatavu šķidrumu. Šķidrā forma nodrošina ātrāku un labāku vitamīna C uzsūkšanos organismā. Izstāsti Latvijai! Dzelzs deficīts ir viens no visbiežāk sastopamajiem uzturvielu deficītiem. Kā rezultātā nogurums. Ziemā mēs to ļoti labi jūtam. Tāpēc uzklausīsim ārsta un farmaceita padomus, kā mēs varam sev palīdzēt profilaktiski. Dzelzs mūsu organismā ir ārkārtīgi svarīga būtiska lieta, jo faktiski dzelzs joni piedalās eritrocīta un hemoglobīna sintēzē, kas ir pats svarīgākais skābekļa transportētājs. Kā mēs labi zinām, bez skābekļa nevar būt dzīvības. Un tāpēc, ja mums ir dzelzs deficīts, attiecīgi mēs nevaram nodrošināt organismā pietiekamu regulāru skābekļa transportu. Ļoti šobrīd populārs ir veģetārisms un vegānisms. Faktiski mūsu uzturā galvenais dzelzs avots ir gaļa. Un attiecīgi biežākais, par ko pacients sūdzās, un kad arī uzreiz ārstam jāsāk domāt, pacientam ir dzelzs deficīts, tas faktiski ir tāds nogurums. Šajā Agetis firmas Emelin FF Liquid produktā ļoti labi savienojās tieši visas šīs labās īpašības. Gan garša ļoti labi patīkama aveņu, gan forma, viņš ir šķidrā veidā, ērti paņemams līdz ikdienā sievietēm tādos mazos maisiņos, sačetiņos, jau uzreiz gatavs lietošanai. Nav klāts cukurs, preparāta sastāvā ir dzelzs bisglicināts, tā ir dzelzs helāta forma. Klāt vēl ir pievienots B12 vitamīns, kas kopā ar dzelzi atbild par sarkano asins ķermenīšu radi organismā, un vēl klāt ir pievienota folskābe. Līdz ar to šis preparāts dara sievietēm, kuras plāno grūtniecību, jo foliskābai vismaz mēnesi pirms grūtniecības iestāšanās ir jābūt organismā minimums 400 mikrogramiem. Emelin FF uzturbagātinātājs šķidrajā formā pietiks 20 dienām. Tajā ir 20 paciņas ar jau gatavu šķidru lietošanai. Atgādinu, ka farmaceits ir īstais padomdevējs, lai jūs atrastu pareizo formu, pareizo varbūt garšu preparātam, kuru jums būs ērti lietot savā ikdienā. Izstāsti Latvijai! Novājināts organisms ir īpaši uzņēmīgs pret infekcijas slimībām, kā arī dažādām baktērijām, īpaši ziemas un rudens periodā. Tāpēc Agetis suplements jūs vēlas iepazīstināt ar Eveloru, kas satur vienu no dabā spēcīgākajiem antioksidantiem resveratrolu. Spēcīgais antioksidants resveratrols dabā ir atrodams vairāk nekā 70 augu sugās, taču produktā Evelor resveratrols ir iegūts no Japāņu dižsūrenes, kas aug Himalaju kalnos ļoti skarbos apstākļos, un tā izstrādā šo vielu, lai sevi dabīgi aizsargātu, un tieši tāpat tas darbojas mūsu organismā. Resveratrols neutralizē brīvos radikālus. Brīvie radikāli dzīvā organismā veidojas tad, kad ir vai nu iekaisuma process, vai nu hipoksijas, skābekļa trūkums, vai arī kaut kādu apstākļu dēļ iet bojā šūnas. Tāpēc tos brīvos radikālus vajag
noturēt zināmā normā, lai viņi nebruktu virsū veselajām šūnām. Nu, un šī te antioksidatīvā darbība izrādās, ka resveratrolam šai te vielai ir ļoti spēcīgi izteikta. Ja mēs pieņemam, teiksim, par tādu etalonu antioksidantu E-vitamīnu, tad resveratrols ir 50 reizes spēcīgāks par E-vitamīnu kā antioksidants. Otra viņam ir ļoti vērtīga īpašība, ka viņš aktivizē citrulītrīna gēnu. Tas ir dzīvības gēns. Manuprāt, ir ļoti tāda laba īpašība viņam, ka holesterīna līmeni samazina, īpaši triglicerīdus tur, un palielina blīvā holesterīna līmeni, kurš ir vajadzīgs šūnu membrānu veidošanas procesā. Vēl viņam viena laba īpašība ir arī tā, ka viņš ir tāds tonizējošs, bet ne uzbudinošs. Šajā gadījumā viņš būtu labs, tad, kad cilvēkam, teiksim, vajag tā sakot saņemties, bet nevajag tērēt enerģiju, kā sakot, paliekot. Pasaulē ir veikti vairāk nekā 2000 resveratrola pētījumu, un tas ir parādījis ļoti pozitīvu ietekmi uz cilvēku organismu, un tas darbojās ļoti plaši. Resveratrolu ir ieteicams lietot ikvienam cilvēkam, kurš vēlas stiprināt savu organismu, spēcināt imūnsistēmu, attīrīt organismu, kā arī pie sirds un asinsvadu saslimšanām, pie paaugstināta holesterīna un triglicerīdu līmeni. Agetis suplements piedāvā divus Evelor produktus – Evelor Forte, kas satur 100 mg resveratrola, kā arī Evelor H, kas satur 200 mg resveratrola. Evelors būtu jālieto no rītiem pa vienai tabletei ēdienreizes laikā. Stiprināsim savu organismu un rūpēsimies par veselības saglabāšanu. Izstāsti Latvijai! Pavasaris ir laiks, kad mostās ne tikai daba, bet mostamies arī mēs cilvēki. Mēs sākam aktīvi rosīties dārzā, kā arī uzsākt fiziskas aktivitātes. Bet ko darīt, ja mūs nomoka venozās sistēmas traucējumi? Par to mēs jums šodien pastāstīsim, kā arī piedāvāsim risinājumus. Venozā masaspaja ir tāds simptomu kopums, kas saistīts ar venoza hipertenziju. Ja? Tie simptomi var būt dažādi, ja? Un līdz ar to ir speciāli pat izdomāta tāda starptautiska klasifikācija, ja? Kā CEAPI. Ir tādas simptomi kā nogrušas kājas, ja? Krampji, niezi, smaguma sajūta kājas, tas mēs runājam par tādām vieglākām venozas masaspajas izpausmēm. Ja mēs minam tādām vienkāršākās lietas, kas ir attiecināmas uz profilaksi, tas ir tas, ka mēs nedrīkstam, piemēram, ilgi sēdēt vai ilgi stāvēt, un apzinoties to, ka tas notiek ikdienā, tad principā mums jāmēģina kaut ko mainīt šajā lietā. Ja? Tad mums jāmēģina izkustēties, ja mēs ilgstoši sēžam, vai arī pretēji, ja mēs ilgstoši stāvam, atrodamies vertikālā pozīcijā, mums jāmēģina atrast horizontālu pozīciju. Ja pats ir tas kājas, nedaudz jāatslāgo, un jāsamazina to venozu spiedienu, kas rodas dēļ vertikālas pozīcijas. Ja mēs runājam arī par profilaksi, mēs varam daudz ko mainīt arī mūsu uztura, jo tam ir liela nozīme. Un mēs varam pievienot uzturam arī papildus vielas, kas mums principā ikdienā ir vajadzīgas, vai piemēram iztrūkst, vai viņas varētu veicināt to, kā tā venozā attece vai venozais tonus, piemēram, paaugstinās. Šajā grupā gribas minēt tādas populārākas vielas, tie ir bioflavonoidi, C vitamīns arī tie populāri izmantots. Ja mēs gribam minēt kaut ko no bioflavonoidu grupas, tad laikam populārākā tā viela ir diosmīns. C vitamīns, diosmīni, viņi veicina antioksidatīvo darbību, un šajā gadījumā pasargā to venozu sienu arī no iekaisuma procesa, kas ļoti bieži arī norīt pie venozas masaspajas. Parunāsim šodien par Kantalīnu mikro produktu, kas ir domāts vēnu veselībai. Kantalīna mikro sastāvā ir diosmīns un hespridīns.
Tie ir bioflavonoīdi, kas ir iegūti no citrusaugļiem. Šīs abas vielas ļoti iedarbojās uz vēnu sieniņām, tādējādi atvieglojot visus nepatīkamos simptomus, kas rodās no paplašinātām vēnām un arī no hemoroīdiem. Īpaši izceļama ir kantalīna mikrotablešu sastāva forma, jo šīs aktīvās vielas ir mikronizētas. Tas nozīmē, ka viņas izdalīsies tikai zarnu traktā, kad nekairinās kuņģi. Tas nozīmē, ka uzsūcās tieši tajā vietā, kur ir nepieciešams. Ļoti ērta lietošana, 1 tablete dienā, un iepakojumā ir 64 tabletes. Atcerēsimies, ka bieži vien mēs runājam par to, ka vēnām ir ļoti kaitīgs stāvošs darbs, bet neaizmirsīsim, ka šobrīd dotajā situācijā mēs ļoti daudz sēžam pie datoriem, strādājam mājās, ka vēnām ir kaitīga gan stāvēšana, gan arī ilgstoša sēdēšana. Tāpat tas ir arī ar hemoroīdiem. Šajā pavasarī visiem gribas novēlēt būt aktīviem, būt veseliem, pievērst savu uzmanību veselībai un neaizmirst arī par to, ka veselība pirmā vieta ir profilakse. Atcerēties par to, ka tā ir vienmēr lētākā un vienkāršākā nekā kaut kāda smagāka ārstēšana. Līdz ar to iesaku visiem aktīvi pavadīt laiku. Atcerēties to, ka mums nav jāsēž visu laiku telpās, mums jāatrodas arī dabā un izbaudīt to jauku pavasari. Sievietes veselība un labsajūta. Kas gan var būt svarīgāks par to? Sieviete savas dzīves laikā piedzīvo dažādus posmus un izmaiņas, kad ir jāpieņem sevi, jāpieņem savu ķermeni un šīs izmaiņas. Lai arī mēs nejūtamies citreiz pārliecinātas un spēcīgas, mēs nekad nedrīkstam aizmirst rūpes par savu veselību un par savu labsajūtu, jo tikai tā mēs varam justies patiesi laimīgas. Šodien parunāsim par produktiem, kur ir domāti sievietes veselībai un labsajūtai. Tad, kad mēs runājam, tad kā sieviete jūtas, kāda ir viņas pašsajūta, viņas varbūt pašapziņa, tas ir ļoti svarīgs ar to, kāda ir viņas vitālā un seksuālā enerģija. Un šobrīd tirgu ir pieejami produkti, kuri tieši mums palīdz, ja šajā ziņā ir kādas problēmas. Sastāvā Libifem ietilpst ferulas auga ekstrakts, kapers, C vitamīns un dažādas citas bioloģiski aktīvās vielas. Lietošana ļoti vienkārši, pa vienai kapsulai vienreiz dienā. Sievietes veselība bieži tiek ietekmēta īpaši periodā pēc dzemdībām. Arī, ja sieviete ilgstoši lieto hormonālo kontracepciju, ja sieviete novēro, ka viņai ir kādas problēmas seksuālajā veselībā, reprodukcijā, ja viņai ir sausa mikroflora, šajā produktā esošie asafektīvi, viņi ne tikai atbild par mūsu tādu vitalitāti un šīm seksuālajām sajūtām, bet viņi mūs arī nomierina. Visbiežāk, kad sieviete sūdzās par maksta sausumu, tas ir tieši menopauzes, premenopauzes un arī pēcmenopauzes periodā. Šajā periodā mums ļoti var palīdzēt augu preparāti, īpaši fitoestrogēni. Kā jūs ikdienā rūpēties par savu labsajūtu? Ziniet, katru rītu es lūdzu, dod man labsajūtu, bet drošības pēc es tomēr kaut ko daru arī pati. Nesen sāku lietot jaunu uzturbagātinātāju Libifem, jo, ziniet, 46 gados man tur visu izņēma, un pēc tam tas hormonālais uzreiz tāds leciens bija, ka es vairs neizstrādāju pietiekamu to estrogēnu daudzumu, mans organisms vienkārši neatražo. Tā laika es te visu laiku kaut ko mēģinu, uzturbagātinātāji, tāpēc, ka papētīju sastāvu, skatos, ka tur ir dabīgie augu ekstrakti. Ziniet, ļoti svarīgi, lai acis spīd un lai ir tas draivs. Pa vīriešiem runā tur uz katra staba par to vīriešu spēku. Un mums tā kā čukst. Ziniet, tā, vēl ir kaut kas un vēl ir kaut kas. Un neviens īstenībā, tad nezinu, kuros momentos vajadzētu. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi mums. Mīļās manas, mums ir jārūpējās par sevi. Kurš tad vēl rūpēsies? Un jārūpējās par savu veselību un savu sievišķību. Un citreiz jāuzvelk rozā lupiņas un jāuzvelk varbūt citreiz rozā krūšturīts. Iekšā ir mūsu veselība, kura staro starp acīm, kura nāk caur balsīm. Kā saudzēt locītavu un saistaudu veselību? Uzklausīsim ķirurga Visama Rafaela padomus. Ja mēs runājam par sāpes katram no mums savā dzīves
ilgumu mēs sastopam ar sāpes. Sāpes nozīmē, ir kaut kas nav kārtība. Viņš varētu būt saistīts ar trauma, viņš varētu būt saistīts ar kaut kādu nodilums, viņš varētu saistīts ar kaut kādu nepareizu kustības. Un, protams, katrs sāpes ir jāizmeklē tālāk, lai varētu saprast, no kurieni un kā viņi varētu ārstēt tālāk. Ja mēs runājam par tām sāpes, kas ir ar vecums, kas sāk parādīties, diemžēl mūsu ķermeni sāk žūst. Ja tās krimslis sāk novecot un sāk palikt trauslāk, sāk palikt cietāk, protams, lēnā garā sāk dilst tā locītavas, parādās deformējuša osteoartroze, parādās cita problēma, un tad sāk parādīt tas sāpes. Sāpes, kas nav saistīti ne ar traumu, ne ar kaut kādām problēmām, nepareizu kustību, bet tieši saistīti ar to, ka sāk dilst nostāja locītavas virsmu. Ko vajadzētu darīt, lai sāp sāktu vēlāk? Pirmais ir mūsu dzīves stils. Tas ir tiešām pirmais dzīves stils. Tas viss, kas ir saistīts ar smagums necilāt, tas ir arī saistīts ar mūsu svaru. Ja mēs varam samazināt savu svaru, kādreiz 100 gramu, tas ir arī labi uz locītavas. Un locītavas ir mums Dieva radīto locītavas, lai varētu lai kustētos. Tā kā ir jāturpina visu laiku kustēties. Protams, varam piepalīdzēt klāt, papildu varam lietot dažādu produktu, kas dod tā elastās, piemēram, tā kolagēna, kas ir nepieciešama gan mūsu ādas, gan mūsu skrimslītes, gan mūsu kauli, gan mūsu muskulatūru, un tas dod elastīgums. Pirmā posma mūsu dzīvi līdz 20, 25, 27 gadu vecumā. Pēc tāda posma tā kolagēna sāk noārdīt no mūsu ķermeņa, mēs vairs neražojām. Būtu vēlam pēc 30 gadiem sāk lietot to kolagēnu, arī negaidot nekādu simptomu, negaidot nekādu problēmu, bet jāuztur to kolagēnu mūsu ikdienu saturam. Rūpējieties par savu kaulu, skrimšļu, locītavu veselību saulēcīgi un jūtieties ilgāk jauni. Dias Forte kolagēna ir unikāls pēc sastāva. Tas satur 1., 2., 3. tipa kolagēna peptīdus un dabisko 2. tipa kolagēnu, kā arī vitamīnus C, E, hialuronskābi, fermentu bromelīnu, kas veicina kolagēnu uzsūkšanos, un leicīnu, kas stimulē muskuļu atjaunošanos un spēku. Visu, kas ir nepieciešams kaulu, locītavu, skrimšļu veselībai. Dias Forte kolagēna nodrošina organismu ar lielu devu kolagēnu peptīdu, vairāk nekā 10 grami vienā paciņā. Piemērots cilvēkiem ar locītavu problēmām, sportistiem un cilvēkiem ar paaugstinātu locītavu slodzi, vecāka gadagājuma cilvēkiem, pacientiem ar osteoartrītu un osteoporozi. Tas reizē arī uzlabo ādas, matu un nagu stāvokli. Dias Forte kolagēna pulveris ir ūdenī šķīstošs dzēriens un pieejams ar granātābola vai greifrūta garšu. Vienīgais Latvijā ar 4 kolagēna tipu kombināciju. Vairāk par sev interesējošiem jautājumiem medicīnas jomā var uzzināt portālā Medicine LV. Bet, ja tev ir jautājumi par būvniecību, remontu, ieskaties portālā ABC LV. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Ceru uz drīz tikšanos. Tiekamies nākamnedēļ. Izstāsti arī tu savu stāstu Latvijai.